Dārza dizains nozīmē saprast un uzlikt uz papīra to, ko mēs gribētu vai ko mūsu klients savās varbūt pat grūti noformulējumās fantāzijās vēlētos redzēt savā īpašumā. Tātad tas ir kaut kas ļoti fiksēts. Ja mēs sapņojam, tas ir ēteriski, bet projekts vai dizaina projekts vai ainavu projekts, tas ir kaut kas uz papīra, kaut kas nofiksēts, nodefinēts, skaidrs, izdarāms, izrēķināms, izkontrolējams. Ja? Tātad tas ir tā sausi dārza dizains, bet ja mēs tā plašāk paņemam, tā ir tāda milzīgas, nezinu, iekšējās bibliotēkas, kaut kādu sajūtu, iespaidu, jebkādu emociju atspoguļojums atkal tādā taustāmā formā, kad pielāgojot klienta šīs te vērtības, šīs cerības, sapņus un vajadzības, arī faktiskās vajadzības, protams, mēs radām šo te dzīves telpu, kura ir ārpus mājas, tātad dārzu, un mēs radām viņu, ņemot vērā vairākus faktorus. Pirmais ir arhitektūra, tātad kāda ir konkrētā ēka, ar kādu mēs darbojamies, tātad skaidrs, ka dārzam ir jābūt kaut kādā kontekstā ar šo te arhitektūru, ja? vai pilnīgā saskaņā, vai varbūt gluži otrādi kontrastā un tā tālāk, vai papildinošai, vai saspēlējošai, protams, un harmoniskai. Otrais ļoti svarīgais aspekts būtu vietas, jeb šīs tuvākās apkārtnes konteksts, ja? Tātad, ko mēs redzam apkārt, kāda ir, es nezinu, kaimiņa ēkas, vai iela, vai sajūta, kāda šeit ir, vai tas ir mežs, vai tas ir lauks, vai tā ir pilsēta, vai ciemats. Un tātad šī te vides konteksts. Un trešais, nemazāk svarīgs, ir ekoloģiskais konteksts. Konkrētās vietas, apstākļi, saule, augsnes apstākļi, ēna un tā tālāk. Tādi dažādi ekoloģiski apstākļi, ja, kā saulīte kustās, kas ir izgaismots, kas mazāk, un tā. Bet īstenībā, kā ceturtais es gribēju teikt, bet īstenībā kā pirmais vēlreiz atgriežoties ir cilvēks, klients, viņa ģimene, vajadzības, vēlmes, vērtības, sapņi. Jā, to mēs visu cenšamies kaut kā caur sevi translēt. Es dažreiz to mēģinu nodefinēt, un vieglāk man ir pateikt tā, ka es mēģinu sevi ielikt klienta galvā un ar savām zināšanām uzburt to bildi, kas ir viņam nenoformulēta. Es nezinu, cik tas ir saprotams, ka es tā pasaku, bet es to dažreiz tā izjūtu, ka mēs esam kā tulks, kurš klienta šo te visu informatīvo bagāžu var ielikt tādā vienā lietā, kas ir dārzs.